Visīpašākā dāvana. Istabā zem eglītes stāvēja krāšņi iesaiņotas dāvanas. Spīdīgais papīrs un sarkanās lendītes jau vien bija puskaraļu valsts vērtībā. Tā vismaz likās mazajai Astrē un viņas mīlīgiem brālītim, kuri to vien darīja, kā grozījās ap noslēpumainajām dāvanām. Astrai, Markam, mammai, tētim, omītei, opītim. Lēni burtoja meitene, ar pirkstu viegli pieskardamās dāvanām. Bet kam būs šī lielā? Nepacietīgi jautāja Marks, norādīdams uz milzīgo kasti, kas stāvēja zemē netālu no pārējām dāvanām. Astra skatījās no vienas puses, no otras puses, no trešās un ceturtās, nekāda uzraksta. Arī augšpusē nekā nebija, tikai skaists sarkans pušķis, kā visām citām dāvanām. Varbūt kartiņa ir apakšā? Astra skaļi prātoja, bet neuzdrīkstējās lielo dāvanu grozīt un pētīt. Drīz vien pienāca ilgi gaidītais dāvanu dalīšanas brīdis. Šķita, ka bērnais satraukuma pat neelpo. Interesanti, kam būs tā lielā dāvana? Astra klusi iečukstēja brālītim ausī. Es domāju, ka man. Marks centās runāt tikpat klusi, taču viņa balsi varēja dzirdēt pa visu telpu. Kāpēc tev? Jau skaļāk un dusmīgāk iečukstējās Astra. Jo es esmu vismazākais. Nu, un tad jau tev vajag vismazāko dāvanu un man vislielāko, jo esmu taču vecākā. Varbūt vecākais esmu es? Negaidīti ierunājās Opis. Astra svaigos iemetās sārtums. Meitene nebija iedomājusies, ka viņu sarunu kāds noklausās. Jā, Opi, tu esi visvecākais, bet... Astra aprāvās. Kas par bet? Opis labsirdīgi pasmaidīja, skatīdamies mazmeitiņai tieši acīs. Opi, bet tu taču esi tik vecs. Tev nevajag tik lielu dāvanu. Tu to nepaspēsi nolietot. Es padalīšos ar Omīti. Opis turpināja, nedaudz ķircinoši smaidīt. Nē, Opi, lūdzu, lielās dāvanas vajag bērniem. Astra turpināja diedelēt. Jā, mums abiem, Marks izsaucās. Nē, vislielākajam no bērniem, Astra nepiekrita. Nē, vismazākajam, jo vismazākie ir jālutina, Marks nepiekāpās. Bet varbūt paskatīsimies, kas tur rakstīts, ierosināja māmiņa. Tur nekas nav rakstīts, mēs jau meklējām, Astra izsaucās. Vai paskatījāties visās malās? Ierunājās tētis, kurš visu laiku bija vērojis situāciju ar noslēpumainu smaidu. Mēs netikām pašā apakšā, jo baidījāmies dāvanu kustināt. Abi bērni iesaucās gandrīz reizē. Tētis uzmanīgi pacēla kasti. Zem tās bija zila, skaista kartiņa ar uzrakstu. Dāvana tiem, kuri no sirds to vēlas. Es to vēlos! Astra pat gaisā palēcās, lai visi viņu ievērotu un saprastu, ka viņa taču vēlas viskvēlāk. Es arī! Marks gandrīz vai kliedza uztraukumā, ka netiks sadzirdēts. Bērni, es arī vēlos šo dāvanu, ierunājās māmiņa. Es arī, piebilda tētis, aplikdams māmiņai roku ap pleciem. Es arī labprāt saņemtu šo dāvanu, klusi nočukstēja Omīte. Kāpēc tu čuksti? Marks iejautājās. Tāpēc, lai jūs labāk sadzirdētu, Omīte iesmējās. Dažreiz klusu balsi var dzirdēt labāk nekā skaļu kliekšanu.
Bet dziedošu balsi var dzirdēt vēl labāk, iedziedājās Opis. Tāpēc es jums dziedu, mani mīļie draugi, ka es arī ļoti, ļoti labprāt saņemtu šo lielo skaisto dāvanu. Bet tā nav godīgi, Astra tiepās. Ja mēs to sadalīsim uz visiem, tad nekas pāri nepaliks. Man šķiet, ka pietiks strīdēties, ierunājās tētis. Nodziedāsim par neparasto dāvanu kādu skaistu dziesmu un vērsim vaļā. Klusa nakts, svēta nakts. Opis sāka dziedāt, un visi viņam pievienojās, viegli līgodamies melodijas ritmā. Kā mēs tagad atvērsim visi kopā? Astra uztraucās. Domāju, ka ļausim atvērt Opim, jo viņš ir visvecākais. Tētis ierosināja un nolika lielo kasti pie viņa kājām. Bērni kā cālēni notapās blakus un ar nepacietību vēroja, kā Opja mezglainie pirksti lēni atraisa sarkano lentīšu pušķi. Kad mezgls bija atraisīts un kaste atvērta, tajā par pārsteigumu iekšā bija cita kaste, nedaudz mazāka, arī apsieta ar sarkanu lentīti. Opis norūcās, domīgi pielikdams pirkstu pie deniņiem. Vai varu tagad es? Astra iesaucās. Es domāju, Opis lēni novilka, ka tagad kārta Omītei. Un pabīdīja kasti pa labi. Bērni vēroja katru Omītes lēno pirkstu kustību. Beidzot pušķis bija atraisīts un kaste atvērās, bet tajā iekšā atkal bija cita kaste, vēl mazāka, arī apsieta ar sarkanu lentīti. Nu gan jocīgi. Tētis paraustīja plecus un pacēla kasti sev tuvāk. Tagad mana kārta. Tētis pavisam veikli tika galā ar mezglu un kaste atvērās. Tā nav godīgi, dāvana paliek arvien mazāka. Astra jau sašutusi, ieraugot, ka iekšā atkal ir cita kaste, bet Marks pat parunāt nevarēja. Viņš tikai lielām acīm vēroja notiekošo un gaidīja, kad beidzot atklāsies, kas ir šajā dāvanā. Vai tas ir kāds joks? Iesmējās Opis, kad māmiņa bija atvērsi savu mezglu un izņēma no kastes mazāku kastīti. Varbūt tiešām kāds gribējis mūs kārtīgi izjokot. Tagad es! Astra izšķēra kastīti māmiņai no rokām. Tā patiešām bija kļūsi tik maza, ka meitene to viegli varēja paņemt klēpī. Nedaudz paķimerējusies, viņa atsēja mezglu. Nevienu vairs nepārsteidza tas, ka iekšā atkal bija kastīte. Nu, Mārka, varbūt beidzot mēs redzēsim, kas tur ir, sienu vaļā. Tētis ielika mazo kastīti dēlam klēpī. Marks plosīja mezgliņu kā īsts tīģerēns, raustīdams to ar zobiem, un lentīte atraisījās. Šķita, ka neviens šajā ģimenē vairs neelpo, visi skatījās uz kastīti. Marks atvēra vāciņu un tur ir kaut kāda nieka lellīte. Astra izskatījās vīlusies. Tā nav nieka lellīte. Tētis paņēma mazo figūriņu savās lielajās plaukstās un noskūpstīja. Tētis bučo lellīti, Astra iesprudzās. Tā nav parasta lellīte. Tā ir Jēzus bērna figūriņa, māmiņa paskaidroja. Un šis bērniņš ir vislielākā dāvana pasaulē. Omīte smaidīja, izstiepusi rokas pēc figūriņas. Dodiet arī man to noskūpstīt. Tā Jēzus bērna figūriņa ceļoja no rokas rokā, visi to apskatīja un apmīļoja kā vislielāko dārgumu.
Te ir vēl kaut kas, iesaucās Marks un izvilka no kastītes siena kumšķi un mazu koka silīti. Tā izskatās pēc gultiņas, priecājās Astre. Tā jau arī ir Jēzus bērna gultiņa, tētis paskaidroja, jo viņš, šis mazais bērniņš, piedzima kūtiņā. Es jau īstenībā to zinu, iesmējās Astra. Un kur mēs to visu liksim? Marks nesaprata. Liksim goda vietā, noteica tētis, guldīdams figūriņu silītē. Lai stāv šeit, pašā centrā.